Boksā pamats sitiens izmantojas ātram un spēcīgam uzbrukumam. Šobrīd es jums parādīšu savu labroķu stāju. Esmu labroķis, tad novietojam kājas aptuveni plecu garumā, varam bišķiņ platāk. Ceļos mēs bišķiņ iesēžamies, lai mūsu līdzsvars būtu vērsts lejā. Rokas augšā, zodu novietojam zemāk, rokas augšā, tā lai galva un korpus būtu aizsargāti. Tagad mēģināsim uzsist džebu. Tad džebi ir daudzveidīgi. Viņi ir kā uz vietas, tā arī ar soli. Ja? Mēs varam izmantot kāju dinamiku ar mūsu svaru no iesaistām kājām, celties un sēsties atpakaļ, tā lai nezaudēt savu distanci, palikt pie sevis. Vai nu izmantot to soli. Ļoti svarīgi, ka sitienam ar soli jābūt vienlaicīgi. Tagad mēģināsim to pielietot praksē. Tad varam mēģināt sist uz vietas. Ja? Op. Varam to mēģināt darīt ar soli. Op. 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 Ļoti svarīgi, lai kuloks būtu iegriezts vismaz uz pusi, jo, ja mēs sitīsim ar šo vietu, ir ļoti liels risks traumēt savu pirkstus un kuloku. Tāpēc visus sitienus mēs izmantojam caur diviem priekšējiem kauliņiem. Nāc uz LNK treniņiem un izmēģini pats. Trenējies kopā ar mums LNK Boxing Gym.